Labdien, mani sauc Aija, es esmu bērndārza Kukuram vadītāja, un šodien es jums gribu pastāstīt par tādu svarīgu lietu, kā veicināt, jeb kā nenokaut radošumu bērniem. Kādēļ? Jo radošums ir tāda ārkārtīgi svarīga prasme, kas mūsdienu mainīgajā pasaulē ir gandrīz vai tāda kā izdzīvošanas vērta. Radošums tas nav tikai māksla, radošums tas ir veids, kā mēs tiekam ārā no problēmām, kā mēs lūkojamies uz dzīvi, kā mēs vispār dzīvojam. Lūk, un šī prasme bērniem maziem, viņi ar šo prasmi piedzimst, ar šo spēju būt radošiem, un mēs esam tie, kas ierāda viņiem, kā ir pareizi, kā vajag, kādas ir robežas, un ļoti bieži mēs ierādot viņiem šīs robežas, ne tikai apgriežam tos rādziņus, bet apgriežam arī tos spārniņus un apgriežam radošumu. Kā to veicināt, nedarīt, to es jums pastāstīšu. Tātad, punkts pirmais, maz mantu, tas ir labi. Bērnam nevajag daudz mantu. Ja viņam ir mantu maz, tas palīdz viņam koncentrēties un tas tiešām attīsta radošumu. Piemēram, ja bērnam ir 2 lāči, tad vienu lāci varbūt sauc Jānītis, otru Pēterītis, lāči iet viens pie otra ciemos, viņi tur bāra tēņu un mīļākais lācis iet ar bērniņu gulēt un tam līdzīgi. Ja bērnam ir 23 lāči, kā reizēm gadās, parasti viņi sēž tādā lielā kaut kādā kastē ar nosaukumu lāči, viņi tur ir, bet viņi zaudē to personību un mēs atņemam bērnam šo spēju attīstīt viņa iztēli. Reizēm vecākiem liekas, jā, bet bērnam ir garlaicīgi, un tad mēs pērkam vēl un vēl mantiņas, lai viņam būtu interesanti. Un tas, kas parasti notiek, viņš saņem jaunu mantiņu, viņš ļoti priecīgs, viņš viņu atpako, tā var būt ļoti skaista dārga manta, un apmēram pēc 2 dienām tā manta kaut kur stūrītī mētājas, jo bērns ir zaudējis interesi, dodiet man nākamo. Nē, ja bērnam ir garlaicīgi, mēs sakam, brīnišķīgi, tev ir garlaicīgi, ej, un izdomā, ko darīt. Un to var teikt jau pavisam maziem bērniem, arī pavisam maziem bērniņiem, dodam viņam laiku, dodam viņam telpu un dodam viņam pavisam vienkāršas un maz rotaļlietas. Tātad punkts 2. Mantiņas, ar ko var spēlēties dažādi. Ja mēs runājam par to, ka mums nav bērns jāizkliedē, bet jāļauj viņam pašam atklāt spēles prieku un šādā veidā attīstīt radošumu, rodas jautājums, ar ko tad viņam spēlēties. Mantiņām būtu jābūt pavisam vienkāršām, bet lai viņas var dažādos veidos kombinēt, būvēt, pētīt, un tas veicina iztēli. Piemēram, šeit ir klāsts, ar ko var spēlēties pavisam mazs bērns. Zīdainis nē, atceramies par drošību, bet šīs mantiņas, kas liekas ir vienkārši krāmi, var spēlēt daudz dažādos veidos. Riņķīši, viņiem var vērt cauri lakatus, viņus var iebāzt kaut kur iekšā, ar viņiem var spēlēt lomu spēles, viņus var kārtot rindās un veidot visādas tur kompozīcijas, un aita var iet padzerties, mēs varam taisīt tiltus un aitas mājas, un kaut kādi mazi magnetiskie kluči bērniem ļoti patīk lietas, ko var savienot, var sakot, ārkārtīgi dažādos veidos ar pavisam vienkāršām lietām, un mums nav jārāda bērnam priekšā, viņš pats to var darīt un pētīt, jo šeit nav gatavā rezultāta. Šeit nav pareiza veida, kā spēlēties. Bērns izdomās, kā var spēlēties. Šādas lietas bērnam jāpiedāvā, tāpat kā lielākā vecumā materiāli būvēšanai, konstruēšanai, šķēres, līmes, papīri, visādi atgriezumi. Tam ir jābūt pieejamam gan mājās, gan bērndārzā, lai bērns var ar to darboties. Gatavas mantas, kur, piemēram, piespiež podziņu un kaut kas atverās. Bērns iemācās tikai piespiest podziņu. Tā nav slikta manta, varbūt viņš attīsta motoriku, bet tam nav sakara ar radošumu. Tāpat arī, piemēram, nosēdināt bērnu pie telefona vai televizoru, skatīties multenes. Tur jau viss ir izdomāts bērnu vietā. Viņam pašam nav nekas jādomā, viņam nav savas smadzenes jākustina. Grāmatas, jā, tur ir vieta iztēlē, jo tur nekas nekustās, un tu vari pats rosināt to iztēli. Tātad dodam bērnam vienkāršas mantas, tādas, ko var kombinēt, ar kurām var veicināt šo radošumu. Punkts numur 3. Ja mēs runājam par radošumu tādā jau mākslas kontekstā, uz ko mēs koncentrējamies? Uz procesu vai uz produktu? Bērndārzs ir īstā vieta, kur bērniem varētu attīstīt šo radošumu, jo jau pat izglītības programma paredz, ka bērni ļoti daudz darbojās ar dažādiem mākslas veidiem. Vizuālā māksla, mūzika, tēlotāja māksla, teātris, dejas, stāsti, pasakas, tas viss var būt ļoti radoši. Bet ir svarīgi, kā mēs uz to raugamies. Vai mēs vēlamies, lai bērns uztais kādu gatavu produktu, vai mēs ļaujam bērnam baudīt šo procesu. Šeit ir, piemēram, tāds vienkāršs piemērs.
manas grupas bērni mācījās par putniem. Un šeit ir gatavas darba lapas, kas bērniem bija jāizkrāso. Ļoti labi. Šie ir mazi bērni, tur 3-gadīgi, kas to darījuši 4-gadīgi tikko. Viņi ir krāsojuši. Vai šis ir radoši? Varbūt, ja ir izmantotas dažādas krāsas, nevis audzinātāji pateikusi tieši tādā krāsā un nekā savādāk. Bet, īstenībā tas nav ļoti radoši, jo tas ir vērsts uz produktu, gatavs produkts, un mērķis ir izkrāsot, mācīties krāsot, mācīties pārvaldīt zīmuli, nekrāsot pāri maliņām, un arī šādiem darbiem ir jābūt, jo tas attīsta bērniem to tehniku, jo, lai viņš spētu to tehniku izmantot radoši, viņam pa priekšu ir jāapgūst, ne? Bet šeit, lūk, ir vecākie bērni, tādi 5-gadīgi, 4-gadīgi arī, kas ir sākumā pētījuši putnus, un tad viņi viņus ir zīmējuši tā, kā viņi viņus redz. Mēs redzam, šie darbi nav vienādi. Ir kaut kādas iezīmes, acīm redzot, ir pētīts, kādas tur putnam ir sastāvdaļas, bet šis ir bērnu diezgan radošs darbs. Un tāds vēl, ko mēs redzam, kāds varbūt radošs darbs, viņš ļoti bieži ir ķēpīgs, nekārtīgs, pie sienas nav liekams un nav dāvināms tantei apsveikumā, jo viņš liekas, ka tur ir vienkārši kaut kādas ķēpes, tas ir brīnišķīgi, tas ir ļoti radoši un tas ir process. Bērnu darbam ir jābūt vērstam uz procesu un tikai šad tad ļoti nedaudz uz rezultātu, jo darot gatavus darbus, salīmējot, ko audzinātāja pēc šablona ir izgriezusi, bērns iemācās sekot instrukcijai. Un lielākoties tas arī ir viss. Punkts numur 4, kas ļoti svarīgi bērnu radošuma attīstībā, ir pētīt dabā. Tādēļ tas ir viens no svarīgākiem iemesliem arī bez veselības, kādēļ bērniem bērndārzā ir jāiet katru dienu un daudz laika jāpavada ārā. Un, kas ir svarīgi, nevis staigājot pa taciņām roku rokā, bet esot dabā, esot ārā un pētot, kādēļ tas ir svarīgi, jo ārā vide vienmēr ir mainīga. Smiltis ir sausas, smiltis ir slapjas, ir sniegs, ir lietus, ir dubļi, ir koki, ir lapas, ir kāds kustonis uzrodās, skudra vai dzīves kustonis labākā gadījumā. Vai, nezinu, putnu līgstas, es jokoju, bet ārā ir vieta, kur bērns var būt brīvs, protams, ja mēs nodrošinām, ka apkārt ir drošība, un viņš var ārkārtīgi radoši izpausties, jo tur nav nekā gandrīz gatava. Viņš var celt kūkas, viņš var būvēt štābiņus, viņš var slēpties, viņš var attīstīt šīs lomu spēles, un viņam rodas ļoti daudz jautājumu, un ir svarīgi uz šiem jautājumiem atbildēt. Kāpēc tur šodien peļķa sasalusi, kāpēc šodien tur pa virsu slīd, bet rīt tur var atkal iekāpt iekšā un ledus ir salūs. Tās ir ļoti svarīgi. Tas attīsta bērnam radošumu, un ja mums liekas, ka mājās viss ir apnicis, nav ar ko spēlēties, ejam ārā, tur vienmēr ir ar ko spēlēties. Un punkts numur 5, kā palīdzēt attīstīt radošumu, ir radam brīnumu. Kā tas ir? Tas ir tā, kā stāstam bērniem stāstus, stāstam viņiem pasakas, piedāvājam dažādas alternatīvas, paplašinam skatu uz pasauli. Piemēram, ja bērns vaicā, ieraugot pirmo sniegu, ārā sniegs, kāpēc sniegs? Tad mēs stāstam, jā, tur ledus kristāliņi, mākoņos, sasalst ūdens un tā, bet mēs izstāstam, jā, bet zini, ir tāda pasaka par tādu sniega māti, kas tur augšā mākoņos kaut kur purina savus spilvenus, un tad no viņas dūnu pūkām krīt sniegs. Nemelojam bērnam, mēs stāstam, ka tā ir pasaka, bet izstāstam arī šo variantu. Kādēļ? Jo tas bērnam liek brīnīties, tas viņam liek iztēloties, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo dzīvē vispār gan bērniem, gan mums ir svarīgi saglabāt šo te interesi par pasauli un iespēju brīnumam.